Kas notika? Šodien izlīguma sanāksmē mums ir šādi noteikumi. Izslēgt mobilos telefonus. Nepārtrauciet kolēģis saketu. Nepārtrauc citas svarīgas. Nepārtrauciet cienīt viens otru un uzrunāsim uz tu vārdus. Ja? Šajā sēdē. Nepārtrauc cienīt. Okay. Kas notika? Mēs gājām uz mājām un pa ceļam mēs redzējām Rūtas. Man viņa likās šaušalīgi, bet Edgaram viņa patika. Un es gribēju pierādīt, ka es arī viņus varu paņemt. Tās arī nozaļu viņus, bet tā bija Edgara ideja. Un kā tu šobrīd jūties? Pašlaik es jūtos nedomāju. Un kā nākotnē risināt šo problēmu? Domāju, es atvainošos tātad cietušajai. Edgar, kas notika? Viņš saka, es ne. Kā tu šobrīd jūties? Kā risināt? Sodu likt viņam. Elī, kas notika? Rīt izteica savā skaistajā dārzā, un man Rūta vairs nav. Un kā šobrīd jūties? Apsveikti. Un kā nākotnē risināt šo Sodīt šos huligānus. Mārti, kas notika? Ļoti patika Elizabete, taču es gribēju viņu palikt kopā, bet viens puika bija ļoti neciešams. Kā tu šobrīd jūties? Kā nākotnē šo problēmu risināt? Domāju, ka piesakās savu sievu un aizskar savu māju. Kristapēs. Nu kā tā var? Es kādu vienmēr esmu audzinājusi ar stingdību. Es jau no paša sākuma zināju. Ka nevajadzēja viņam daudzēties. Daudzēties ar kādu. Ar Edgaru. Atvainojiet, un cienīsim citus, es uzdošu jautājumu. Kas notika? Policists atnāca un es biju šokā. Kā mans dēls ir apzadzis Elinas kundzi. Un kā šobrīd jūties? Slikti. Vīlies savā dēlā esmu. Kā nākotnē risināt šo problēmu? Nu, es apsolu, es samaksāšu visus zaudējumus. Elizabete, kas notika? Dēls apzaga Elijas kundzi. Kā tu šobrīd jūties? Šobrīd jūtos ļoti slikti. Kā nākotnē šo problēmu risināt? Turēšu dēlu lielākā stingrībā. Jāni, jūs varat pasakīt, kas notika? Tas man bija, kad tā lieta, kad sāci. Un tas līdzās sapūti. Un kā šobrīd jūties? Ļoti slikti, kad Un kā nākotnē risināt šo problēmu? varētu samaksāt atlīdzināt visu, kas ir zaudēts. Paldies. Labi, aplaudējam jau Tagad es gribētu jums katram pavaicāt par šo te sēdi. Jūs tagad vispirms jūs vēl esat lomās, ja? Lomās kā vainīgai personai, kā bija šajā procesā, kā tu jūties un kas šķita varbūt tā, slikti, kas labi, tu kā bija vainīga pret tētis blakām un runāt un vai kaut kas bija izsečināts beigās, ja? Sāksim. Jā, bet... Jā, tā bija, tāpēc, ka tētis jau ir mūsu sievieti. Tā
Jā. Jā, labi. Tā jau bija. Kad otrs teica, ka tu biji vainīgs un kad viņš jau neko nedarīja, kad... Tas nebija godīgi. Ja? Ka vajadzēja to vēl izrunāt vairāk, ja uzdot viņam jautājumu. Labi. Edgar, kā tev bija kā situācija, notikusi cietusī, sēž rekur un kā bija draugi blakām un izdarīt dādzību un mamma blakām arī, kā bija viegli runāt uz tiem jautājumiem, bija viegli atbildēt. Kā ļoti lakoniski atbildēja īsi. Ja? Labi. Cietušajai. Vēl lomās jūs esat. Nu, kā bija šis process, uzdeva jautājumus, ka jāsēž uz blakām ar tiem, kas nodeva tos rūšķus? Nu, kas bija vairāk patīkams dzirdēt, kad viņš uzlūž vainu otram vai tā atvainošanās, tad būtu bijusi gatava savā lomā pieņemt to atvainošanos un izbeigt konfliktu? Iespējams būt, ja? Kā bija pārējiem tētim? Klausās savu dēlu. Kauns no dēla. Tālāk katrs, nu pasakat, kā jums tur? Kauns par savu dēlu, ja? Kā bija dzīves biedrei vainīgi, kur arī, nu, tā kā padēls sēž. Tā, nu, atbildības malā, ja? Vienu šoreiz tā izskatījās. Kauns bija. Mātē. Pierakstā tā rīkojās, ja? Un policistei, kad no jauniešiem tā sēdēja tādā procesā un diskusija, kā bija runāt, viegli uz jautājumiem grūti bija. Ja? Un izlīguma vadītājs, kā bija šo te visu organizēt un vadīt un uzdot jautājumus? Ar sev bija visu sažģītāk. Savaldīt nevar. Savaldīt nevarēja tēvu, bet vispār visas jautājumus, jā, kā bija uzdot un visu to vadīt. Nu, ja to neskaita, ka mums novērotāji punkts ir aizmurē, kas rada varbūt stresu, bet satraukt. Neitrāli. Neitrāli, otrām līguma vadītājiem komfortabli jūties vadīt to visu. Viss ok. Viss bija labi, jā? Noteikums un tam līdzīgi. Labi, aplaudējam visi pār. Tagad jūs esat atpakaļ savos īstajos tēlos, un varbūt arī novērotājiem, kad tāds brīvais vārds un mikrofons, protams, kā jauniešiem izdevās pirmo reizi, es uzskatu ļoti labi, gan novadīt, uzdodot jautājumus, šo vairāk vai mazāk, gan arī lomās iejusties, tomēr mazākās meitenes jau tik drosmīgi viss izdarīja ar puišiem, un vīriešu lomās un sievietes lomās, tas bija droši vien grūti. Jā, bet kā jūs domājat, tas tā kā, nu, varētu būt efektīvi, tas ir tāds mazīgs skečiņš, ko jūs redzējāt ar grupu mediāciju. Ko saka Annija un Marta, kā jums veicās pirmo reizi spēlējot šo spēli? No mums ar grupas biedriem pārējiem dalībniekiem var teikt arī bija tāpat, kad nezināja, kas runā, kā kam darīt, nu pēc tam jau bija ļoti labi. Vieglāk jau tās nākošās lomu spēles. Un tie jautājumi, kā jūs domājat, tas, nu, tā kā ir būtiski uzzināt, kas notika, kā tu tajā brīdī jūties, kas šobrīd notiek un kā nākotnē varam risināt. Ja? Tie ir tādi, ko saka pieaugušie, kas noteikti jau šos jautājumus izmanto un pielieto dzīvē, tādās situācijās, kā jums šķita šis jauniešu, nu, tas attēnotais process, ka tas varētu strādāt vai, nu, tomēr nē. Nu, ja vadītu jau, nu, piemēram, jūs vai mums, vai jaunieši tika apmācīti un jau profesionāli, brīvprātīgi, ko jūs sakat? Arī, kad jau pusdienām jau domājat, tāpat kā lielie jaunieši, Zitra palīdz. Kā jums novērotājiem šķita šis process? Jums labi vecāki. Vecāki bija tādi mierīgi, ja nesataisīja traci. Ja? Tēvs jau drusciņi jau bija, ja? Ļoti bieži vecāks līdz pēdējiem saka, ka viņi bērni nav laimīgs. Ticiet man. Nu jā, Šī situācija ļoti bieži. Viņam ir 100% skaidrs, ka viņš ir vainīgs, bet vecāki vienalga saka, ka viņš nav vainīgs. Līdzīgi kā Edgars, vai ne? Viņš bija vainīgs, otrs puika. Jā, es neko nedarīju. Un tad māte bija, bet tēvs